Nu tā, mēs tūlītās gatavosim amuleta aproci, kas mūs aizsargās pret noskaudumiem, ļaunām acīm, pret cilvēku negācijām, dusmu izvirdumiem, pret nolādējumiem, lāstiem, pieburšanām un buršanām. Kā mēs to darīsim? Mums ir vajadzīgi diegi, un es esmu izvēlējusies šādu te dziļu, un šeit ir ļoti daudz visādi krāsaini, daudz visādas krāsiņas. Tāpēc es esmu jau iepriekš iztinusi, kādas man gribētos krāsas ielikt iekšā, bet katrs jūs varat iedot savai zemapziņai tādu kā komandu, lai viņi izvēlās priekš jums, kāda jums ir nepieciešama krāsa, jo arī krāsa ir ļoti spēcīga dziedniecības terapija. Nu ko, es esmu nolēmusi taisīt diezgan platu šo aproci, un viņa man sastāv no 6 diegiem. Es atstāju tādu pagarāku galiņu, sasienu. Un diegu garums varētu būt, rokas šāda te rokas platumā. Tagad mums ir galvenais, kā nostiprināt. Un nostiprināšanu mēs varam veikt, paņemot starp celīšiem. Ieliekot starp celīšiem. Un tagad notiksies siešana. Un siešana mēs izvēlamies, kāds būs musturs. Es, piemēram, gribu, lai man zaļie iet nevis izmētāti, bet kopā, un lilie, lai iet pie lilā. Tāpēc es viņus tagad izšķiroju un sāku ar pirmo diedziņu, ņemu pirmo lilā krāsu, un tagad šo diedziņu sienu uz nākošā diedziņa cilpiņu un uz sienu mezgliņu, virspusē lieku diegu, krustiņš, apakšpusīt izņemu un uz sienu. Šis diedziņš jau man ir sasiets. Es ņemu nākošo un tieši to pašu darbību daru. Tātad uz sienu mezgliņus, arī uz tā diedziņa. Tagad es ņemu nākošo diedziņu, tas jau būs zaļš. Un šo lilīgo diedziņu būtībā mēs uzsienam 2 mezgliņus uz katru diedziņu. Uz katru diedziņu mēs sienam šos te 2 mezgliņus. Mēs izsienam visus diegus ar šo violeto. Tagad es ņemu nākošo violeto, un tieši tas pats process turpinās. Tā pati siešana katram diedziņam pa 2 mezgliņiem. Un šādi te mums jau pēc tam, jūs redzēsiet, sāks veidoties musturiņš. Un tas diedziņš atkal paliek maliņā. Un atkal ņemam nākošo diedziņu pēc kārtas, kas mums ir. Un atkal katram diedziņam šo sarkanīgo uzsienam virsū. Divi mezgliņi, uz katra diedziņa 2 mezgliņi, un šādi te mēs veidojam sev šo amuletu aproci, kā aizsardzību pret visiem
negatīvās enerģijas uzbrukumiem. Tagad jau man zaļais iet. Ciešana iet ļoti ātri. Nav nekas sarežģīts. Noprocīte jūs aizsargā no visiem negatīvo enerģiju uzbrukumiem. Jūs jau tagad varat apskatīties, ka tagad jau veidojās tāds rakstīns. Un tagad veiksim īpašu rituālu amuletu uzlādēšanai, jo, lai amulets strādātu un darbotos un aizsargātu jūs, viņš ir jāuzlādē. Un uzlādi mēs palūksim no augstākajiem spēkiem. Es lūdzu debesu Tēvu, Jēzu Kristu, Svēto Dievu Māti, Svēto Garu. Es lūdzu Erceņģeli Mihēlu, sarģeņģeļus un eņģeļu leģionu nākt man palīgā. Un uzlādēt un piepildīt ar enerģiju šo manu amuletu, lai viņš man aizsargātu no visām negatīvām enerģijām, no visu negatīvu enerģiju uzbrukumiem, no nolādējumiem, lāstiem, pieburšanām un noburšanām, noskaldumiem, ļaunām acīm. Es lūdzu jūsu palīdzību. Uzlādēt šo amuletu. Un tagad mēs, veidojot amuletu, ieliksim īpašus vārdus. Šie ir īpaši vārdu kodi, kas atspoguļoti mūsu latviešu dainās, kuriem piemīt ļoti liels enerģētiskais spēks, kas palīdzēs uzlādēt šādi mūsu amuletu. Bēdu manu lielu bēdu, es par bēdu nebēdāju, liku bēdu zemakmeņa, pāri gāju dziedādam, gāju ceļu dziedādam, kā cielava rakstīdam, pār galviņu mētādama visas ļaužu valodiņas. Jo man sūri, jo man grūti, jo es daļi padziedāju. Dievam tika daļas dziesmas, skauģiem gaužas asariņas. Atstāj nost ļauna diena, ko gar mani darbojies. Sijā smilti svētī olas, tev darbiņu diezgan bija. Dziedādama tautās gāju, dziedot mūžu nodzīvoju. Ir tad dziesmu padziedāju, kad uznāca ļauna diena. Apsēdos, noraudos,
piepelēka akmentiņa, lai paliek ļauna diena, piepelēka akmentiņa. Padzīvoju, palīgsmoju, neieraudzīju ļaunu dienu pabīdīju zem savām kājiņām. Jo man drūmi, jo man skumji, jo es jauki padziedāju, lai svaru savas bēdas dziesmiņā remdināt. Ļaudis saka manu laimi ūdenī noslīkušu, mana laime kalniņā sēd sudraba krēsliņā. Labi ļaudis kalnā kāpa, mani grūda lejiņā. Manis Dievs mana laime, vadi mani kalniņā. Mīļā Māra, madaliņa, uzjūdz manu kumeliņu, lai man braukta dienu nakti, nieka ļauna neredzē. Risin risa rīta rasa, pa ozola lapiņām, tā ritēja ļauna diena, garām man augumiņu. Irbei spārni nodiluši, egļu mežu lodājot, tā nodila ļaužu mēles, ap manīm runājot. Es uz skūru zelta pirti, sudrabiņa skaidiņām, lai sildās tie ļautiņi, kas man laba nevēlēja. Salaužu zobentiņu, sakūros uguntiņu, sildies mana ļaunā diena pie tērauda uguntiņu. Skauž man skauģi, bur man būri, gribēja mani izpostīt. Kā to būs izpostīt, kam Dieviņš palīdzēja? Cērt Dieviņu, zobena krustu, cērt velnu, cērt skauģi, 9 gabalos. Apvilku zelta ķēdi, apkārt savu rudu lauku. Nevar skauģis pāriet, lēkt, ne apkārt aptecēt. Kal, Dieviņ, dzelžu sētu, apkārt manu rudu lauku, lai netop skauģa bērni, caur sētiņu vārpas raut. Slēpies, rudu tīrumiņ, nu nāk tavi skaudējiņi. Apsameti migliņā, sedz pelēku mētelīti. Grieze rudzīšos, vaipaliņa atmatā, skauģis grieza akmenī, mans brālītis maizītē. Es ar savām telītēm adatiņu tiltu griežu, lai dūrās, lai vērās manu govju skaudējiņu. Skaudīt manim nevēlēja, ne dziedāt, ne gavilēt. Es dziedāju, gavilēju, skauģim sirdi ēdināju. Skauģis man kapu rak, diža ceļa maliņā, pats skauģīti iekritīsi, tumšu nakti staigādams. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tavu valstību. Tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienascho maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Es pateicos Dievam Tēvam, Jēzu Kristu, Svētai Dievmātei, Svētam Garam, Arceņģelim Mihēlam un visiem pārējiem arceņģeļiem, sarģeņģeļiem un gaismas eņģeļiem. Es pateicos, ka Jūs devāt šo iespēju piepildīt mūsu amuletu, piepildīt amuletu ar brīnišķīgo, dievišķo, bez nosacījumu mīlestības enerģiju. Esiet slavēti, slavēti, slavēti tagad un mūžīgi mūžos. Lai prieks jums, lai veiksmes un uzvaras jūsu nodoma īstenošanā šeit uz zemes un debesu pasaulēs. Āmen.